2021. gada 30. decembrī es pirmo reizi izbraucu ar pilnīgi jauno modeli Dacia Spring. Arī tagad mani fonā Dacia Spring. Portāls iauto.lv piedāvā. Bet kas ir mainījies? Mainījies ir tas, ka Dacia Spring ir iznākusi tā sauktā modernizācija. Pēc 3,5 gadiem parasti modeļiem nāk tā sauktās facelifti, vai kā mēs to saukam par modernizāciju. Eiropā lētākais elektroauto toreiz tas bija, un kā ir tagad pēc tik liela cēnu kāpuma, kas mums notika gan dēļ Covida, gan pēc Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā. Tīri vizuāli jāsaka, auto izskatās labāk. Manā vērtējumā lukturi, un ir vēl dažas interesantas features, kas ir labākas, bet ir dažas lietas, kas palika, tā kā bija. Viena no lietām, kas palika, tā ir šīta slēdzena, riktīgi metāla slēdzena, un arī skaņa, kā es to teicu toreiz, ceru, ka bišķiņi var arī dzirdēt, nepamat tāds koncertu buņģis skaņas aura. Tagad sludinājuma ievietošana ZIP ir bez maksas. Pamēģini! Portālā ZIP LV. Gudri sludinājumi. Bet vizuālais tiešām pārsteidz, kā ar tik mazām izmaiņām. Ja, teiksim, lukturi. Šis, starp citu, ir jaunais Dacijas logo identitāte. Tā tas skan. Bija vesela prezentācija Parīzē. Šādi DC burti pagriezti. Bet katrā ziņā ņemot vērā, ka tas ir lētākais. Un to mēs arī varam redzēt iekšā. Tu nevari dabūt pa tādu cenu, ka tur baigais kosmos būs. Vizuāli auto, manā vērtējumā, pirmkārt izskatās labāk, un tas tad arī ir tas mērķis, ko parastas faceliftu dara. Lukturīši pamaina. Reku te arī ir poga, nav ar slēdzenu un tā. Dacia Spring, starp citu, ražo Ķīnā. Auto nāk no Ķīnas, un to ražo sadarbībā ar Dongfeng rūpnīcu, kuram tagad jau šogad, pagājušā gada decembra, ir dīlers arī Latvijā. Ja mēs tā skrupulozi skatāmies uz līnijām, to mēs kaut kur varam atrast. Un interesantākais ir šeit šīta līnija, kurā, manuprāt, var iespiest paliekošas tādas zīmītes. Te aizmugurē ir diezgan tāds ciešs salaidums. Te arī tādas diezgan ievērojams spraugas. Te ir nedaudz platāks. Un diez vai dizainiski ir domāts, ka vajag panākt tādu šaurāku līniju. Bet tas būtībā viss tas aizmugurējās durvis varētu būt labāk montētas. Uzlāde ir priekšā šeit. Te var apakšā mehāniski attaisīt vaļā. No parastās rozetes var 2,3 kW dabūt ārā. Volboksiņā jau var 3,7 kW vai pat 7,4 kW no vienas fāzes dabūt ārā. Pareizi gan būtu teikt dabūt iekšā. Baterija ir pieejama tikai 26,8 kW, bet jaudas gan ir divas 44 zirgspēka vai 65 zirgspēka. Bet, protams, ka šeit ir šajā cenā, ir oksidējušās šīs te skrūvītes. Tad lai tā skrūvītes attaisītu vaļā, ir šāds te IKEA cienīgs instruments, kas ir nedaudz aprūsējis, jo te krājās mitrums. Mitrumiņš arī krājās šeit, vai kāds ir ielējis, negantnieks, jo tomēr tātad skaidrs, ka šeit kaut kur kaut kas sūcās, bet, mazs bagāžnieks ir, un tā tas viss izskatās. Kur viens no dārgākajiem elektroautomobīļiem Rīgā. Nobraukt var līdz 305 km, ziemā, es domāju, 100 ņemam droši nost, bet cena bez atbalsta, tātad ekstrīma komplektācijā elektrika 65 ir 22 390 eiro. Ņemam nost 4,5 un sanāk 18 000. Līdz ar to mēs nonākam, ka auto ir kļuvis tiešām tikai 2000 eiro dārgāks nekā pirms 3 gadiem. Viens no retajiem elektroauto ar īstu atslēgu, kuru mēs varam likt šeit. Bet īstenībā mums ir modernizācija, un modernizācijai jau ir centrālā atslēgā. Ar zināmām manipulācijām mēs varam nolaist otro sēdekļa rindu, un īstenībā diezgan normāli bagāžnieku iegūstam. Tas tāds sīkums, bet tomēr diezgan interesants. Pastīšos.
Uz šitādām metāla skaviņām vēl nebija redzējis, ka piestiprina šo bagāžnieku striķīti. Liekot striķīti atpakaļ, tomēr jāuzmanās, var savainot pirkstu. Vispār jau šitā mala arī diezgan asa ir. Vietas īstenībā šitā nolaižot ir diezgan daudz, bet parādīšu, kur ir vietas maz. Un te mēs varam redzēt, kur ir vietas maz, bet viņas nav palicis vienkārši vairāk. Tā arī bija iepriekš. Te ir normāli atbīdīts sēdeklis, tā kā autovadītājs var braukt. Bet ja mēs priekšējo pabīdam maksimāli uz priekšu, tad iegūstam arī aizmugurē vietu. Materiāli arī ir īstenībā labāki salonā. Reku, te var pat sēdēt un ir brīva vieta. Bet tas ir tad, ja ir maksimāli pabīdīts uz priekšu. Lai gan var iesaisties arī, ja autovadītājs ir maksimāli apbīdījis, es vienkārši esmu iespiedies iekšā krēslā. Un arī augšā, teiksim tā, roku iebāzt var. 1 centimetrs, labi, bišķi mazāk, kā iesēžās. Tagad jau esmu pret griestiem. Priekšējais salons, bet iesim apsēdīsimies, tur parādīšu, kas tad tur ir mainījies. Mehāniskā rokas bremze jāatzīmē, kā saka, samazina apgriešanās rādījus pie zināmām situācijām. Aizmugurējās durvis ir pilnīgākā plasmas, viss tas ir ciets un skan šādi. Plus vēl te var redzēt skrūvīti. Bet ir elektriskie lokpacēlāji un poga. Aizmugurē ir lokpacēlāji durvīs, bet priekšā gan tie ir vidējā konsolē. Tāds dekors, toties ir durvīs. Ir īsta aizdedz, liekam iekšā, lai cik tas jocīgi neliktos, bet elektroauto un griežam. Piesprādzējies, forši latviski. Bez tā, ka te ir atslēga, kas jāliek elektroauto aizdedzē, un vēl dažām interesantām lietām. Interesants ir šis te ātruma pārslēgs, kuram nav parkinga. Ir atpakaļgaita, neitrālais vai rekuperācija, braukt uz priekšu. Te mēs redzam, kā to redz visu autovadītājs. Krāsis, smuks displejs vidējā konsolē arī labs, ir pogas, kas ir svarīgi. Īpaši, kas attiecās uz klimatu, jo tās skārienu jūtīgās ir kā ir. Bet arī šeit mēs redzam tāpat, klimata kontrole ir daudz labāk regulējama nekā iepriekšējā modelī. Arī šeit it kā viss ir cietajā plasmasā, bet ir būtiski labāk un viennozīmīties ir tos papildus 2000 eiro vērts, ņemot vērā to, ka tomēr bija milzīgs autoindustrijas cenu pieaugums par šiem 3-4 gadiem. Turklāt ir multistūri. Tie, kas brauc ar Renault, tie jau zina, ka te ir tāds interesants podziņš, kas ir uz skaņu audio sistēmas vadību. Paskatīsimies, kāds mums ir patēriņš. Reku pat sanāk 17,9. Atpakaļ skata kamera gan laikam es sliktāku izšķirtspēju. Varbūt sen kādā Nissanā džūg, bet šitas ir sliktākais, kas ir redzēts. Auto arī nav pārāk dinamisks, lai gan lielākajai versijai tomēr no 0 līdz 100 ir 13,5 sekundēm, taču mazākajai versijai ir tās pašas 19 sekundes, kas, manuprāt, bija jau iepriekš pirms 3 gadiem testētajiem auto. Ir jāsaprot, cenai nāk līdzi lietas. Katrā ziņā šobrīd es teikšu, ka Dacia Spring ir palicis labāks pēc modernizācijas pret iepriekšējo modeli, un turklāt šī cena, kas ir 2000 būtībā klāt, ir absolūti saprotama, un tas ir pat maz, ņemot vērā kopējo industrijas cenu pieaugumu. Apakšā skaties piestiprināto komentāru, tur būs saite uz i-auto rakstu. Kas tad ir lielākie konkurenti? Dongfeng Box un arī trešais ķīnietis GVM, Great Wall Motors OR3. Auto ir lēts, to var redzēt arī tā izpildījumā, tā kā jāsaprot, ka katrs tests ir jāskatās salīdzinošajās kategorijās, ko es arī cenšos teikt. Un paskatāties iepriekšējo Dongfeng Box tests jau ir i-auto, kā arī iepriekšējais Springs. To varbūt labi apstīties, jo tas tomēr bija vēl pār kārtu zemāks nekā šis Springs. Un šeit es gribētu teikt paldies, ka skatījies un būšu pateicīgs par laiku. Ja tev patīk šis video, lūdzu spied laiku. Un, ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako i-auto. Portāls i-auto.lv piedāvā